Tāpat arī dīlers. Kā mums pēc sanāca parunāt ar Amerikas dīleri, arī sieviete ar 50-40 gadiem. Jā. Viņa bija dalījis pat main event fināla galdu. Wow. Un tiešām tās summas bija tiešām tā, ka nekad nebūtu iedomājies, ka tik maz maksā pa dīleriem? Jā, pa fināla galda, main event fināla galda dīlošana, kas iet televīzijā izspēlē. Tā summas, stundas taksa tiešām bija tā, ka mēs visi pat izbrīnījām, mēs nespējam noticēt. Un cik parasti ir kaut kādā turnīrā, kaut kā tur 7 eiro stundā vai kaut kas tāds Eiropā? Eiropā, tur no 7 līdz pat maziem 11 var aiziet, skatoties, kas pa turnīru, kas pa dīleri. Bet, Amerikā tas ir mazāks. Es nezinu, kā tur tam arotbiedrībām, bet pieļauju, ka viņam arī neļauj strādāt vairāk kā cik tur kāds 8 vai 10 stundas dienā. Es zinu, Kopenhāgenā tā bija arī problēma, ka, ja turnīrs ievēlkās, turnīra direktoram uzreiz jāmeklē risinājums jaunu dīleri, maiņas, jātais, jo ir arotbiedrība stipra un neļauj strādāt vairāk par noteiktām stundām, kas uzreiz apgrotina. Tāpat laikā Dublinā, piemēram, tur dīleri strādāja no 12 pēcpusdienā līdz pat vēl agram rītam nakšē dienā. Bet tur jau viņi arī tie tipi lieli. Jā, tur tas cash games Dublinā, tie Norvēģijas čempionāti bija tiešām nenormāls. 40-50 galdi, zāle pilna, skaņa čipus, dārdoņi pa visu zāli un visi spēlē. Dzērs spēlē, jā. Jā, tur dīleri, protams, tāpēc arī tur bija sabraukuši tik daudz dīleri. Pirmkārt, ļoti daudz galdu, gan amerikāņi, gan no Latvijas dīleri, no Polijas, no visām valstīm, Rumānijas. Te jautājums, vai Vēls vēl turnīrā ir, cik es iepriekš skatījos, man liekas, ka nebija turnīrā viņš. Tā kā izstājies, es ticamāk. Jā, kas par labu turnīrot pa amerikāņu dīleriem, kas viņiem, kāpēc viņus tieši arī citur aicina uz Eiropu, viņi ir viena no vislabākie principā tādos turnīros kā Horse, kur ir, jo Eiropā, jā, viņiem Amerikas dīleriem viņiem pieredzi. Jā, Eiropā tās spēles. Contrasta aereo, l'arbitro fa correre, parra sul petto, botta al volo, no! Aperitivo en vivo desde Unibet, espero que la haya pasado muy bien. Nav attīstījušās. Jā, tieši tā, mazāk spēlē, un nav principā labi dīleri, kas varētu nodīlēt Horsu. Jā, tas tāds, teiksim, netradicionālāks spēles. Bet, kā zinām, Norvēģijas čempionātā viens no side eventiem ir Horse, jā. Kur jau otro gadu pēc kārtas, ja ne trešo gadu, Tors Hansens, kas ir leģendārais Norvēģijas spēlētājs, viņš vienmēr tiek pie jau tur nav daudz dalībnieku, 50, jo skaits arī Norvēģijas spēlētājiem nav tik daudz, kas to bet Tors Hansens jebkurā gadījumā vienmēr ir topā nokļūst, bet atkal viņš šeit šogad nevinēja. Viņš jau, es reizēs 2 fināla galdus ar viņu Edzepus un abos, viņš tomēr neuzvar. Par viņu bija viens tāds labs stāsts, ka viņš vinēja, ja nemaldos, neatceros, vai tas bija VPT turnīrs vai arī VSOP, bet tad viņam prasa, ko darīs ar to naudu, un tur bija tā angliski kaut ko, what will you do with money, un viņš teica, I'll pay a few debts, viņš vinēja tur 1 miljonu laikam, un tad viņam prasīja, and what's with the rest, un viņš teica, the rest will have to wait. Tā, jā, tas viņš ir slāvens izrādās, jā. Ar to gamblošanu. Viņš ir izteikts gamblers. Bet, jāņem vērā, ka viņš arī sāka tajos laikos, ka... Kad tie Doyles un visi tie arī spēlē, tad jau tur citādāk bija, ka paveicās, ja tik no poker spēles tur ārā vai... Tajos laikos arī normāls cilvēks nespēlē poker. Tur poker sākumā tikai sāka spēlēt jau gambleri, principā. Tādi gambleri un kazino cilvēki, kas dzīvoja kazino. Jo, principā, tiešām, labi, nesauksim normāli, nenormāli, bet
tā masīva ieplūda tikai, kad internetā tas sāka. Jā, kad uzvarēja tas Moneymakers, tad, man liekas, sākās arī viss. Jā, sākumā tie, kā poker spēlēja kazino. Jā, vai kaut kādās pagrīdes tādās, kur bija bīstami atkal. Un jā, tas Thor Hansens, domāju, ja palasot viņu to biografiju, tur varētu ļoti interesanti. Šobrīd, jā, viņš tur smagi slims ir, un katru gadu Norvēģi visi spēlētāji pat tā kā atbalsts pat finansiāli viņa ārstēšanos. Bet jebkurā gadījumā ir milzīga cieņa no visiem spēlētājiem par Thor Hansenu. Viņš vienmēr shuffle up and deal atklāja savu dienu, kurā viņš spēlē, visi pieceļās kājās, un viņš joprojām ir leģenda tieši tā, jo nav pat svarīgi, cik viņam liela parāda vai kā. Es domāju, tas jau bija tāds joks. Nē, viņam ir arī, principā viņš skaidrs, ka viņš sen vairs nedzīvo nekādu luxury life. Tur jā, viņam tiek sekti gan turnīri, gan braucieni no Norvēģi puses. Pokersevs jau viņu sponsorēja, vai ne? Man liekas, vairs jau pat ne. Vairs ne? Toreiz, kad bija Rīgā, tas Norvēģi čemps. Jā, tas bija, jā. Bet tagad, man liekas, jau pat organizatori vienkārši viņu atved, jo viņš jau ir kā relikvija. Tā kā Gals Bransons, principā, Amerikā. Jā, no Norvēģi. Jā, tur jau agrāk bija kaut kas arī par to, ka Doyles, tas laikam bija pa vienu no pirmiem main eventiem, ka bija trietā, viņi pie fināla galda, un Doyles negribēja, lai visi zina tikā par to. Un tad viņi bija trietā, Doyles vēl viens, un tad tas, kurš uzvarēja. Un tad bija tā, ka viņi trietā kaut kā sadalīja naudu. Un Doylam un tam otram bija vairāk, bet tas viens bija tā kā pasludināts par uzvarētāju, bet viņam bija mazāk naudu, jo viņš vienīgais bija gatavs tā kā uz samienāties ar to publicētu. Ok, te ir all in un call. Gunters devēs all in ar 29. Tādā klases diezgan turnīra situācija, bieži tādas konfrontācijas ir. Mārķņam vajadzēs uzlaboties, palīdzību vajadzēs. Kalpoja 10. Jā, ticās, ka Mārķņš pārāk nepārdzīvo. Saprot, ka tur izdevīgi bija kolot. Un Gunters veiksmīgi uzdubulto savu stēku. Bet jā, pats pirmais, laikam, main event čempions bija vispār izvēlēts starp spēlētājiem. Tas bija likās vitīgi smieklīgi, kaut kad nesen to lasīja. Kā bija kaut kādi, nezinu, cik viņi tur bija, 30 vai 50 tie spēlētāji, un viņi vienkārši izvēlējās, kurš bija pirmais main event čempions. Un jā, vēl vakar bija tieši tā diena, kad pirms 10 gadiem tas Moneymakers vinēja vietu tajā main eventā. Jā, es lasīju to tvītu, jā, zīmīgs punkts, principā. Tā arī diezgan tāda nozīmīga diena. Principā gandrīz katru gadu tomēr mēs dzirdam to stāstu. Bija arī, kad tas Lumberjacks atceries bija, kurš bija savā kaut kādā tur bārā vinējis biļeti uz un viņš ļoti tālu, cik viņš otro, trešo vietu dabūja. Otro vietu dabūja, jā. Jā, katru gadu. Tas Kāda viņš zaudēja. Jā. Bet, tāpēc tieši arī, laikas, pokers ir tik interesants, jo tur ir tā, kad internetā arī katru gadu ir tie stāsti, kad Čals spēlē visu laiku tur $2 turnīrs, un tad ir kaut kāds tur liela interneta sērija, un viņš tiek uz main eventu pa 5,000, un beigās viņš no rīta pamostās ar $1,000,000. Tāda, kur par pirmo vietu miljonus ir nav daudz turnīru gadā, bet tur ir kā 1 vai 2. Bet, kādu šito vērtēni? No agras pozīcijas ar tūs dāmu šobrīd kolot, jā. Nepatīk man tas. Tāpēc, ka, piemēram, lai varētu kolot ar tūs dāmu, mums jākol ar citām rokām. Mēs nevaram kolot ar spēcīgām rokām, jo tad pretinieki nekad nekļūdīsies. Viņi vienkārši izmetīs visas vidējās rokas. Un vēl mīnus kolojot ir tas, ka spēlētāji uz small blind un big blind tieši kā tagad var viegli apsīties flopu. Un, vēl arī tas, ka labāk spēlētājs reiz kaut kā var saprast to. Ja kāds ielempo aizdomīgi, tad uzreiz var spēlēt vēl piesardzīgāk. Un tāpēc, nezinu, man nepatīk tā limpošana. Teiksim, šādās situācijās ir gadījumi, kad limpot ir ok, ja piemēram, kad no small blind citreiz var ielempot ar kaut kādām spekulatīvām rokām, lai pretinieks nevar ielikt pāri oliņu, ja tur reizot, bet viņš apjūk nedaudz arī vienmēr tad.
Bet tā no agras pozīcijas ko es gribēju teikt, ar dos dāmu līpošanu. Te viņš sagaida no dāvja. Turnā likmi. Tagad Staņislavam ir diezgan interesanta situācija, jo viņam tomēr pāris ir reizotais pirms flopa nelika. Un tagad Mārtiņam ļoti pateicīgs scenārijs ir. Bet viņš arī ir nedaudz apjutis, jo ļoti viegli spēlētājiem var būt četrnieks. Nav izslēgts, ka četrnieks ir kādam no spēlētājiem. Tieši tā, ja blindi tikai nokoloja. Jā. Principā viņam range, kur viņam jāapņem vērā, ir milzīgs. Tas ir tas mīnus, ka ir tāda nenormālākā minēšana. Tad vienojamies, principā Mārtiņš būtu pelnījis sodu. Kaudzu? Vienojamies, ka Mārtiņš ir pelnījis sodu. Jā, par savu spēli, tā kā, ka toreiz Šeinhofs tur tās kartiņas tieši. Jā. Un tagad, piemēram, Staņislavs ielēja Kolinu, tad ko Mārtiņš var darīt? Viņam uzreiz ir normāli grūts lēmums ir. Vai ielēja. Labi, es nesagaidu to, ka viņš tā darīs. Bet vienalga, tur ir tik daudz nepatīkamās situācijās sevi var novest tā spēlējot. Dūs dāma noteikti nav tā roka, ar kuru mēģināt kaut ko tur ievalināt kaut kādās slazdā. Skaidrs, ka pie reiza preflopā Staņislavs jau sen būtu fold. Varbūt tieši vēl labāks scenārijs būtu, ka viņš nokolotu flopu un viņš nokolotu tur, un tad vēl vairāk naudu kopā dabūt. Jā. Tagad, piemēram, ja Staņislavs te laika kaut kāds 9000 vai vienkārši all-in, tad, ko Mārtiņam vienkārši ir ļoti grūta situācija, ka viņš ir tādā situācijā nolikts, kur viņš ir viņam tā roka principā tikai blefi ķer. Un tas nav, man liekas, ka tas, kur mēs vēlamies nokļūt, minēt ar roku, kas var noķert blefi. Jā. Nebija gatavs šoreiz. Te ček pretī jābūt pie šitā, ko tu saki? Jā, it kā var likt kaut kāds, bet tad var likt ļoti maz. Var likt ļoti maz, jo ir kaut kādas vājākas rokas, kas atbildēs kaut kāda astotnieks. Tad pie pārlikšanas, tad ko darīt? Tad jāmet ārā. Jā. Jo, rēti Riverā rēti spēlētāji blefo. It sevišķi, kad vēl šeit tik tā maza stēka ir. Tāpēc tur varēja uzlikt kaut kādas 3000 vai, nezinu. Kaut kā tādu mazu likmi, ko apmaksāt arī rokas, pieņemsim, kā, nezinu, tur 3, nezinu. Kaut kāds ir tur rokas, kas samaksāts astotnieki, septītnieki. Kaut kādi pāris starp dūzi un četrniekiem. Jautājums, vai Šeinhofs šodien komentēs, cik man zināms nekomentēs. Šeinhofs satika 7 no rīta šeit pat Olimpikā. Gašs bija spēlējis, ne? Beidza viņa ap 9, ja nemaldos, ja 10. Tā kā noteikti viņš varbūt ieradīsies kaut kad vakarā atkal uz Gašu. Bet komentēt tā mēs redzam stekus. Jā, visiem tādi... Jā, vai kur es biju iedomājies, ka Mārtiņam... Te ir pamanījis, tas bija pirms šīs rokas. Redzējām, ka Mārtiņam jau 3-7 big blind, kas jau ir cienījams steks pie šā turnīrs. Tomēr var kaut ko paspēlēt. Tam Lietuvietim ir, laikam, teikt visvairāk 41 big blinds. Ja mums parādīs vēlreiz tabulu. Dāvim arī, samērā daudz, viņam ir kaut kādi 35 000 vai kaut kas tāds. Jā, liekas, dodās all-in ar 10-9 suj, tad pilnībā tāds standarts, man liekas. Nekas neredzēts. Salāts Oļegs blindus un Antes. Te jau var nedaudz redzēt arī, ka spēlētāji, daži spēlētāji sejās redzēt, ka viņi nedaudz paguruši. Cik viņas stundas jau tu šobrīd spēlē? Šobrīd cik ir pulkstenis? Tagad ir 7 nozīmē. 7 stundas, tur, kad breiki maz pa vidu bija.
Nu jā. Tas jau diezgan daudz ir tā pamēģināt nosēdēt. Fināla galds reķina beigsies visdrīzāk 1-2. Jā, pagājušais vienos beidzās. Vismaz 12 stundas un vēl break pa vidu. Būs nospēlēts. It kā tam, kurš uzvar, tam, protams, ka tā pieredze ir patīkam, ka viņš 12 stundās būs nopelnījis. Tur ļoti bieži izpaužās tas, kurš ir pieredzējis, kurš spēja saņemt, koncentrēties un nevis pasūtīt no kārtēju alu, bet varbūt kādu zaļo tēju vai ko. Tas fināla galda, jo bieži ir vērojams arī turnīros braukāt apkārt, ka ir spēlētāji, kas līdz galam neizprot, kāpēc viņš nosēdēs tik ilgi, nocīnījies. Jā, un beigās pieļauj tādu tieši kā viņš izšķirošiem mirkli, kad tiešām tikai jāsāk spēlēt, viņš palaižās, viņš paņem alu. Par alu man tā nav bijis, bet man ir bijis tā, ka esmu pats atpazinis tās kļūdas, kas sēž ilgi spēlē un pieļauj, teiksim, maz kļūdas vai gan nepieļauj nekādas kļūdas. Un beigās. Jā, un pašās beigās. Jā, skaidrs, ka tikai tas jau ir svarīgi, principā. Tur ir tikai nauda pēdējā, principā. Pēdējā pie fināla turnīros viss ļoti ātri mainās, jā. Pat, ja tu sēdēs un visu laiku tev bijis labs stēks, tad var ātri 1-2 kļūdas un tas viss var beigties. Wow! Šis ir tas, ko sauc angliski par cooler. Mārtiņš tev ir ielikt kaut kādus 7200, un tad viņam jākolo, jo Edgar Olins būs noteikti. Vai arī viņš vienkārši Olin liks. Wow, Olins ir baigi daudz, tas man nepārāk patīk. Es labāk liktu šeit kaut kādas, nezinu, 8000 un kolot abus spēlētājus. Nu, jo, piemēram, dāmi varētu būt dūs dāmi, viņš varētu ar dūs dāmi ielikt Olinu, pēc tam pa virsai kaut kāds vājāks rokas ir, kas... Es domāju, ka dāmas jau atņēma pat flash autus Mārtiņam, tā kā... Skatīsimies, vai Mārtiņam atvērsies dūs. Pagaidām nepārāk pateicīgs flows, bet ir potenciāls uzlaboties. Vēl viens pīķis var atnākt, vēl desnieks kalps. Tās viss kārtas palīdzēs. Ok, neatnāk tagad tikai dūzes. Un Edgars nožāvājās un uzdubulto savu stēku. Jā, Edgars diezgan veiksmīgi pacietīgi. 50 kā. Tas jau diezgan daudz ir. Jā, tieši tā pie. Tu pacietīgi ir sēdējis un sagaidījis. Tur mēs redzam pēc Edgara spēles. Sagaida roku un, principā, visbiežāk viņam arī kāds atbild. Labi, šitās ir tādas situācijas viņam bijušas. Protams. Tā, redzam, 45 big blindi. Jā, Mārtiņš nokrit uz 15 blindiem. Big blindiem. Lietuvietim ar 45 ir un dāvim 29. Pārējie, principā, kam ir 11 blindi pie struktūras, kad jau ir antis jāliek, principā, tas jau ir tas jau grūžamais steks. Jā, protams. Un tad lielākiem stēkiem ir jāsāk mazāk reizot ar spekulatīvām rokām. Jā. Jo tam spekulatīvām rokām ir spēks tikai tad, kad kāds jau var kolot un spēlēt slikti pēc flopa. Un, ja nezinu. Šitie stadijās es pamanījis, netik pieredzējuši spēlētāji, viņi citreiz nenovērtē to, ka ir antes jāliek. Un varbūt viņš vēl izskaidrs savus big blinds, un viņš pārvērtē savu staka lielumu. Respektīvi... Viņam liekas, ka ir lielāks nekā patiesībā. Viņš īsti nenovērtē, cik viņam papli pazaudēja, viņš tomēr čips. Tā sēdēšana ir varbūt neadekvāta, jo, lai viņš arī izsēž, sagaida savu kārtu dubultojās, tas būs tik nebūtisks, tas labi beigās ar saviem big blindiem. Tev vienmēr tik daudz naudas jau iekšā ir potā, ka vajag meklēt tās situācijas, kur likt, ja tev ir iekšā, ja tev ir 15, tur 12, nezinu, kaut kas tāds stēks, tad vajag domāt, kur tu var tos čipus likt iekšā. Tādas labas situācijas, jo katrs spots, ko tu uzvar ar tām antēm, uzreiz ritīgi gulmu tev dod. Kāds tas domas pat Chinese poker, kas tagad... Es neesmu neko daudz spēlējis, to open face vispār nespēlējis. Kuriem lasi visi spēlē viņi. Man patika tas, ko viens spēlētājs bija pateicis par to, ka es spēlēju pokeru jau visu laiku tā, lai, teiksim, pelnītu naudu, un kāpēc tad brīvajā laikā kaut ko arī tādu darīt, vai kaut kāds cits lietas, ko brīvajā laikā jā, bet, pārsvarā, kad tas notiek, kad spēlētājs sabrauc uz turnīriem, jā, viņi aizbraukuši uz kādu no valstīm, un vai nu viņš ātrāk izskits vai kas tāds, un tādi ir vairāk spēlētāji, un viņi vienkārši, es domāju, to apvieno ar to, ka viņi vienkārši parunā ar
pokerspēlētājiem viens ar otru. Un jā, tur noteikti ir kaut kāda jautrība. To parasto es spēlēju, bet Open Face neesmu spēlējis. Jā, ja kāds nezina, tad Chinese poker pastāsts varbūt vairāk ir tā, ka var 4 spēlēt, ka katram izdala pa 13 kārtīm, un viņam jāsaliek 3 kombinācijas, ja nemaldos, pēc stipruma. Jā, tas ir tas parastākais, bet tas Open Face, es nezinu, tur ir kaut kāda cita noteikuma. Skaidrs, es vēl neesmu iedziļinājies. Tas, principā, jā, ir vairāk tā kā viņi izklaidas. Tāds gambles, tieši tā, kad viņi, zinot poker spēlētājus, viņiem jau tomēr patīk uzgamblot, un agri vēl, ja viņi spēlē, domāju, ilgtermiņā beigās vakara gaitā var pat palikt plus mīnus pa nulēm. Jā, tur ir kaut kāds nostaigā šurp turpu. Neliels tas elements skill. Ok, tagad Dāvis ir uzreizojis. Un Edgars ielicis solinu. Nē, te izstās laikam, ka bija strībets. Jā, bija tā, ka Edgars uzreizoja. Dāvis ielika trībetu. Un Edgars devās solinu ar dūs dāmu. Jā, skats, ka spēlētājiem nav pret Dāvi izveidojies. Viņi joprojām uzskata pa agresīvu, kurš vien bieži iesaistās daudz spēlē. Jā, ar vidējām rokām, bet, piemēram, šeit redzot Dāvis, principā, tā roka nemaz nebija tik peļama. Skaidrs, ka pret Edgaru zinot, ka Edgars tomēr premium rokām spēlēts, ir redzot Dāvis norespektē. Tu laikam dīlē ik pa pusstundai mainās, kā ir citās vietās. Jā, principā ir. Visur, jā, bet, jo lielāks turnīrs, kur ir kaut kāda lielāka tā organizācija, citreiz pamanās, ka, nobrūk kaut kas ar to schēmu dīleriem, un ir tā, ka dīlers pie TV galda zināms ir daudz grūtāks, jo ir gaismas. Jā, tur ir pāris dīleri tikai, kuri to māk. Un dīleri ātrāk nogurst, jo galds lielāks, gaismas spīd ir specifiski ir jārunā visi beti reizi skaļi. Un citreiz ir tā, ka turnamentu direktoram kaut kas aiziet, varbūt ārpus kontrolas un dīlers aizsēžās pie galda. Bet vidējs, jā, pusstunda. Tas visur ir tā, jā, cik tas manīs. Jā, cik saskašanās ar dīleriem. Amerikas dīleri tādā ziņā arī TV galdas ir ļoti labi dīlo, jo viņiem tie turnīri tik daudz, ka viņi... Jā, viņiem jau sanāk arī tas, vai ne? Un arī, kas vēl ir ļoti pozitīvi, viņiem tomēr angļu valoda ir dzimtā valoda. Viņiem vispār nav aizturi uz visu skaitīšanu reizi. Jā, tas ir teikšanu, jo visu spēli jau parasti jebkurā valstī, jebkura notiek tomēr angļu valodā. Jā, protams. Tā izstās, ka būs coin flips. Jā, Dāvi, katrs spēlētājs, sevišķi Mārtiņš, liek visu laiku šādās situācijās. Kaut kad viņš lūzīs un atbildēs, skaidrs. Varbūt ne šoreiz. Pateicīgi Mārtiņam ienāca desmitnieki, es domāju, par Dāvi tieši. Tur desmitnieki ir vienmēr jāstikojas attiecīgajā situācijā. Ar dūs kalpu varbūt tāds nedaudz neaptīkamāks, bet es domāju vienalga. Zinot to, ka Mārtiņš, kāda spēlētāja saprot, ko dara tur. Vajadzētu būt kola. Iepriekšējā viņš tomēr nomet piecinieks, kur viņš bija priekšā, tad tagad, pareizi. Pieciniekiem tur nedaudz citādāk. Viņš bija uzim dāmai, bet tām diapazonām viņš nebija varbūt tik ļoti priekšā. Tad viņš ar tādu piesardzīgu foldu izvēlas. Dāvis šobrīd, es domāju, tīri ir bišķiņ tāds iedzīts kaut kādā situācijā, ka viņš varētu jau ietiltot mazliet, es domāju. Check these bad boys out. Oh my God, are those real tattoos? They sure are, man. You owe me $1,000. No, it was just a stupid bet. What? To us, there are no stupid bets. Es būtu uzmanīgs Mārtiņa vietā un Edgara, kuri varbūt viņu liek. Olinā nākāšās rokas, nezinu. Nav it kā slikts tas falts, jo viņš saglabā savu dzīvību turnīrā. Jā, protams, vienkārši
Šobrīd es domāju, ja Mārtiņam, piemēram, ja tiešām, ja viņam būtu ļoti pateicīgi, ja viņam atkārtot atnāktu laba roka, un ar ko viņš atkal varētu ielikt Dāvis, domāju, Dāvis jau viss. Domā, ka viņš tilto? Nu, viņš varētu atbildēt jau ar vidēju roku. Tīri balstoties to, kad jau viņam ir apnicis vienkārši. Bet varbūt es kļūdies, varbūt viņš ir disciplinētāks spēlētājs nekā es domāju. Jā, ja viņš nomet tur dūzi kalpu, tad viņš gan jau padomāja par to, kādas ir viņa izredzes, pieņemsim, ar šito stēku, teiksim, tik tālāk un iesaistīties kādā labākā situācijā, viņš vienkārši izdomāja palaist garām. Tas ir noteikti, ka nav slikts lēmums, ka viņš... Nē, protams, es jau piekrītu. Bet tur var arī kolot. Lietuvietis nav redzēts, es spēlēju kādu roku. Te jautājums, kādi ir mūsu labākie sasniegumi? Man nav nekāda. Filmēšanā tev kādu iemācījies ar man likās... vagoniņu filmēt vai ko? Vai, tu nespēlēji Tomaku toreiz, kad mēs gribējām tevi iesaistīt? Jā, es gribēju kā, es saprotu, ka mēs jau... Tad varbūt tur bija baigi maz cilvēku, tu varētu vinēt. Brīdis, jā, kad mēs aktīvi montējām visas šās turnīru rokas, un bija arī Omaha, bija Norvēģu high rolleras filmējām, kur spēlēju uz lielām naudām Omahu jaunieši. Un sanāca montēt tās rokas, un tā skaits, kad Omaha cash ir ļoti interesanti spēle. Jā, skatīties, jo cilvēki gamblo vairāk. Izspēle ir liela poti, un tur ir tieši tā, un tur tur ir ko paskatīties, un kaut kādā momentā tu skaidrs, ka tā montējot, tev rodas sajūta, ka tu arī noķer to spēli. Un tad Latvijas čempionā, pagājuši gadu gribējās uzspēlēt side eventu, bet es saslimu. Man aizpat bija atrasts tekotājs, man vajadzēja pašam tikai 1/4 ielikt no Baina, kas bija ļoti izdevīgi. Tur bija maz cilvēku, un tāpēc tev arī bija samērā liels izredzes, lielāk. Bet es noteikti spēlēšu šogad, noteikti vienu no side eventiem, un Omaha varētu būt viens no tiem. Ok. Jā, tas būs arī mans lielākais sasniegums. Kad spēlēs, jā. Omaha saprots, jā. Jā, kas man lielākais sasniegums laivā nav nekāda sasnieguma. Internetā ir šādi tādi. Par to blogā var lasīt, ja kaut kas vairāk tur interesēs. Tad pagājušajā gadā bija tas lielākais sasniegums 1. janvārī, kad izdevās vienā diezgan lielā turnīrā 2. vietu dabūt. Un tādi mazāk vidēji sasniegumi ir samērā regulāri. Es uzskatu, ka izdodas kaut ko kādu turnīru uzvarēt. Bet, ārpus pokera, es domāju, ka ceļošana ir viens no lielākajiem sasniegumiem. Kas ar maratonu skries maratonu? Pusmaratonu jāskriešu. Kā zināms, Oriks iegāja Olin. Ārpīs mums ir cītīgs maratonis, skrējējs, triatlonists, kas tik vēl ne? Es ne. Man teicis ir triatlons. Jā, bet tu pats piekopi tādu dzīvesveidu. Jā, aktīvi. Cenšos aktīvāk piekopt. Tagad kā ziema ievilkās, tad mazliet mazāk sanāca, jo es biju izplānojis, kad sākšu jau ātrāk skriet, bet mīnus. Un tāpēc pārtraucu iet uz basēnu. Sākšu jau, bija domājis ātrāk skriet, bet tāpēc, ka tas augstais laiks, es nesāku skriet un negāju uz basēnu, tad nedaudz grūtāk tagad ir atsākt. Bet, kā redzam, te mums ir pārtraukums un 20-25 minūtes, un tad jau būsim atpakaļ. Jā, esam atgriezušies ēterā. Tā kā redzam, galds ir nomainījies. Tur būs droši vien arī mums infotabulā ar spēlētāju vārdiem un stekiem. Jā, es jau kas atpazinu Kasparu Rengu. Jā, skolēnais skolotājs. Jā, tad vēl Mārtiņš ir. Mārtiņš Kleins, jā. Kurš cīts? 4. Viņš internetā pazīstams kā Mr. Jovelli vai Jovelli vienkārši. Tas ir ļoti labs un tas nav tas spēlētājs, kas standīja Miljans? Nē, tas nav, tas ir cits. Mans šie spēlētājs sveši. Pagaidām izskatās neviens. Zviedrijas pārstāvs. Edgars ir redzēts, viņš ir arī, man liekas, pagājuši gadu. Edgars Struka, jā. Viņš 5 maksas uzvarēja. 5 maksas, jā, tieši. Jā, Vladislavs arī zināms, ir arī no PK community. Viņš citreiz arī te komentē. Tā kā noteikti saprot, ko dara.
Edgaram tad noteikti ir jāliek Owens. Pie šīm pozīcijām tas ir pilnībā skaidrs, tas, ka jāliek visu šī priekšā. Viņš šī to dara. Ģirds bija Hedzepā. Ģirds bija Hedzepā vienā no LPS, kad uzvarēja Mikus. Un tur tā pēdējā izspēle bija diezgan episka, kur viņš blēfoja. Pilnīgs blēfs viņam bija riverā. Un Mikus nokolēja ar kaut certo pāri. Tas bija diezgan tāds interesants moments. Divi Edgari pie galda. Nē, skolotājs. Es nezinu, vai skolotājs tik braukā vēl pār zem turnīriem. Jā, vienu brīdi viņš cītīgi IPT visas posmas Eiropas ņēma priekšā. Un arī ar panākumiem, kā zinām. Vai nu viņš bija naudās un viņš mums atcita. Jā, vai arī tieši tā viņa spēlēja turnīrs, kur viņš piekta viņam. Jā, es domāju, mums vajadzīgi šādi vairāk tādi veiksmi. Kas braukā? Tieši tā sāksim ar to, ka ja ir vajadzīgi spēlētāji, kas braukā, tad arī būs agri vēl vienkārši tās uzvaras. Jā, ko tur iesāk stāstīt par to, ka vajag cilvēks, kur braukā. Diezgan liels Owens. Edgaram izskatās, ka būs jākolo. Vajag liels Edgars arī skatās to, bet tur tāda situācija, ka wow, dūs dāma izbūt. Noteikti tas, ka tas Owens bija lielāks nekā 10 vai 12 big blind. Jā, tā neredzam Robertu otru kārtu. Jā. Un kas tur, interesanti, kas tur viņam bija tā otru kārtu. Mēs arī nezinām, kāda viņa vēstura iepriekš. Nezinu, tur kas varētu būt dūzes dāma, dūzes kalps, dūzes kungs, nezinu, vai dūzes 10, diez vai kāds tā tik drosmīgi rīkotos. Piedzīvojums sākas ar triobet.com.
kā darboties. Kas te mums notika? Nekas īpašs nebija. Pirms tam Edgars Struku savāc vienu izspēli. No Agras pozīcijas uzreizoja un savāc, un tagad skolotājs ir uzreizojis. Un tiek nokolāts, ja viņa Jā, reiz? es neredzu, cik viņam vēl ir šīp. Bet izskatās, ka 6,8 tūkstoši, kas ir ļoti maz, un tad viņam būtu jāliek. Jā, izskatās, ka 6,8, tad viņam jāliek visu šīp iekšā. Skolotājs izmet. Jā, tā kaut kāda nospēlējis pēc Aleksandrs nospēlējis to saucamo stop and go, ka nokolo pirms flopa un tad jebkurā flopā liek atlikušo daļu iekšā. Tas citreiz nostrādāja ir spēlētājs, teiksim, kā šajā gadījumā, kurš izmet pēc flopa, kaut arī bija ļoti izdevīgi kolot.